Tā droši vien nav tikai sakritība, ka vienlaikus ar pasaules čempionātu hokejā pie lasītājiem, klausītājiem, skatītājiem nāk arī Krustēvs.com. Un Krustēvs.com sadaļā būs arī īpašas intervijas, spēļu prognozes par hokeja čempionātu pirms, pēc Latvijas hokeja spēlēm. Un šajā ziņā, kā hokeja eksperts, palīdzēs Oļegs Sorokins, kas ir bijis ar Latvijas izlasi jau ļoti ilgu laiku. Un man šķiet, ka tu esi spēlējis gandrīz ar visiem no šī sastāva spēlētājiem kopā. Patiesībā, jā, jau var teikt gandrīz vai ar visiem, jo, man liekas, jau nāk jaunie klāt tādi, ar kuriem nav īsti spēlēts kopā. Bet, uz ledus vismaz laikam ir būts ar visiem. Latvijas izlase jau ir devusies uz čempionātu, ir pirmās spēles gaidās. Pirmais jautājums tas varbūt savdabīgs. Ja Oļegs Sorokins būtu Teds Nolāns, kāda būtu bijusi tava izvēle, ko vest uz Stokholmu? Es domāju, protams, labāk šobrīd nemaz īpaši negribās būt Tedam Nolanam, jo šogad bija tiešām ļoti daudz savainotie spēlētāji un sastāvs būtībā īpaši nemaz nevarēja būt laikam savādāks. Ja, tiešām divi spēlētāji burtiski vēl palika, Maciejevskis un Tribuntsovs paliek mājās. Redzēsim, vai pareizais lēmums vai nepareizais, to redzēsim, bet būtībā tā izvēle, man liekas, beigās nemaz nebija tik plaša. Maciejevskis un Tribuntsovs, ja tev šī variants būtu bijis pieredze un jaunība, šoreiz Nolāns Ābols izvēlējās vairāk jaunību, kaut Andersons varbūt nav nemaz vairs tik jauns. Jā, es domāju, ka tur īpaši par to, ka Ābols kaut ko izvēlējās, arī varbūt kaut kāds viedoklis tika prasīts, bet es domāju, tomēr galvenokārt treneris izvēlās spēlētājs, kas varētu atbilst šim viņa kaut kādā veidā tam spēles stilam, ko viņš grib redzēt no komandas. Un, man liekas, acīm redzot, viņš uzskatīja, ka jaunība iet pa priekšu pieredzē šoreiz. Tavuprāt, kuru no tiem, kas pamatā traumētie vai daži citu apstākļu dēļ, kuri būs tie, kuri visvairāk varbūt pietrūks šim izlases modelim, tavuprāt? Es laikam gribētu redzēt Aleksandru Ņiževi, es ļoti gribētu redzēt Karsumu, jo mēs droši vien vēl pieskarsimies šai triecienu maiņas variantam. Triecienu maiņa mums manā uzturē šobrīd nav tiešām tāda. Un Karsums, protams, būtu ļoti noderējis, jo būtībā šī bija labākā maiņa KHL-ā. Vismaz noteikti vairākumā, jā, tātad Rēdlis, Sprukts un Karsums, kas mums bija trīnieks. Paiet vēl tagad pa līnijām kādas nokomplektētas par vārdsargiem, laikam mums īpašu problēmu čempionātā tā kā nevarētu būt, ko ir pierādījušas arī pārbaudas spēles. Problēmas būs vai nebūs, to mēs redzēsim, tas atkarīgs no pašiem vārdsargiem, bet būtībā jā, mums ir paņemt, es domāju, labākie vārdsargi, kas šobrīd ir Latvijā, un tur kā būs, tā būs, un tiešām, kā tu saki, priecē ļoti tas, ka pārbaudas spēlēs tika ielaist tiešām mazs skaits vārdu. Masaļska sausās minūtes jau tu sāki skaitīt. Jā, arī. Es domāju, tas Masaļskim, protams, ļoti gribās labi nospēlēt čempionātā. Sezona viņam bija salīdzinoši maz spēles. Šogad bija salīdzinot ar citām sezonām. Un man liekas, ka viņš ir spēka pilns, lai nospēlētu labu čempionātu. Aizsargi. Var teikt, gandrīz vai šobrīd labākie ir savākti. Tā var teikt? Šobrīd savākti. Varbūt Arvīds Reķis ir tas, kas ir traumēts, ja, un viņu mēs neredzam izlasē. Bet viņam arī sezona neteiksim, ka bijis labākā viņa karjerā. Varbūt ne, bet viņš ir aizsardzības. Viņš ļoti aizsardzības tipa spēlētājs un arī tiešām tāds, arī miesas būve ir ļoti aizsarga tipa. Tā kā, es domāju, viņš noderētu ar savu spēku spēli, bet jebkurā gadījumā, es domāju, optimāli tie, kas bija, tie visi ir paņemti. Un Kuldu mēs īpaši arī negaidām. Acīm redzot, Kuldu mēs negaidām un izskatās, ka mums arī tas pilns pieteikums ir. Toties, kas attiecas uz uzbrucējiem, tur gan mums ir iztrūkumi krietni lielāki nekā gribējās. Arī vēl varētu pieminēt, ja Herberta Vasiļjeva gribētos tomēr redzēt Lauru Dārziņu. Jā, Herberta, teiksim, kā centrālā pozīcija mums vienmēr ir bijusi tāda
šaubīgi, nešaubīgi, bet tādi, kur varētu meklēt pastiprinājumu. Lai gan visi puiši atkal ir pluss ir tāds, ka tomēr visi tiešām gribēs spēlēt. Arī daudz ir jauno spēlētāju, kam vajadzētu pierādīt sevi. Un es domāju, tas ir pluss noteikti. Hokejs mūsdienu ir spēles nevienādos sastāvos. Tad izējot no tā, šajā variantā, tu jau nedaudz pieminēji, ka pietrūks to karsumā, mums varbūt pietrūks arī maiņa, kas realizē vairākumu. Es domāju, jā, tas tiešām ir diezgan sāpīgi. Nu, redzēsim, kā būs pasaules čempionātā. Es domāju, ka Nolans tomēr diezgan daudz tādas izmaiņas ieviesīs. Arī varbūt uz vairākumu šajā pirmajā maiņā varētu būt, ka kāds cits spēlētājs tiks ielikts Mika Indraša vietā. Varbūt kā ne, varbūt kā arī aizies. Ja. Bet man gribētos tomēr, tu jau laikam tūlīt pieskarsies tam, kā mums vispār ir triecienu maiņa. Nu, man liekas, ka tomēr Indrašs ir spēlētājs, kam patīk būt vadošajam maiņā, vismaz tā skatoties pēc tām jauniešu līgas spēlēm. Ja, man liekas, ka viņam patīk būt vadošajam maiņā, bet redzēsim, kā viņam ir. Vai Dauga viņam patiks būt otrajā maiņā? Es domāju, tas pirmā vai otrā maiņa, tas arī būtībā ir vienalga. Vienīgais, ka es domāju, tur treneris vienkārši meklēs. Redzi viņam vietu pirmajā maiņā? Pieņemsim, ja samainīt Indrašu un vajadzīgs kaut kāds pastiprinājums. Nu jā, protams, redzam viņam vietu. Skaidrs, ka vienīgā vieta, kur mēs varam tur redzēt, ir Indraša vietā. Ja. Ko atkal likt otrajā maiņā, ja, tas arī ir jautājums. Es domāju, ka čempionāta gaitā kaut kas pamainīsies. Attiecībā vēl uz Nolanu. Jauns treneris pirmo reizi faktiski ar tādu īstu NHL pieredzi mums. Šis efekts arī var kaut ko dot čempionātam? Efekts pats par sevi, tas jau, ka mums ir kaut kas varbūt svaigas asins. Ja? Vai tas ir labi vai slikti, to mēs redzēsim vēlāk. Neko jaunu Nolans nav hokejā izdomājis un patiesībā ir, man liekas, atgriezies drīzāk kaut vecajā hokejā. Ja? Tas, ko rāda Latvijas izlase, ir vairāk dažu gadu atpakaļ, ja, kas tika darīts jau izlasē. Redzēsim, kā tas nostrādās. Izskatījās jau pārbaudas spēlēs, ka puiši beigās saprata, kas no viņiem tiek prasīts un jau iespēlējās jau pareizi taktiski tīri, man liekas. Tas, ka tagad čempionātam pirmajā posmā ir 7 spēles, 2 lielas grupas un tālāk jau uzreiz aiziet uz ceturtdaļfināliem. Tas mums pluss vai tas mums mīnus? Jā, es domāju, tas, protams, ir fantastiski. Ir šī jaunā sistēma, man liekas, priekš Latvijas izlases. Ne es pirmais to saku, un droši vien daudz tā domā, ka priekš Latvijas izlases tas varētu būt kaut kas tiešām labs, jo ir spēles, katra spēle būs tāda, kur mēs tiešām varam censties uzvarēt, kur mēs varam parādīt. Mums jārāda sniegums katrā spēlē, kā arī vienmēr tas tika darīts. Vienmēr, man liekas, tas tiks darīts Latvijas izlasē. Latvijas izlase spēlē katru spēli, atšķirībā no citām komandām, kur varbūt notiek šī gaidīšana, šīs galvenās vienīgās spēles gaidīšana. Šoreiz būs vajadzīgi punkti. Šīs pirmās izspēles, pirmā apļa izspēles beigās. Cerams, ka mums būs vajadzīgais punktu skaits, lai iet tālāk. Jā, tā kā cerēsim, ka katra spēle mums nesīs prieku un kas liels pluss arī, ka faniem ir šoreiz turīgāk, ja var braukt uz 7 spēlēm un vairāk kā nedēļu dzīvot Stokholmā un fanot. Jā, viens ir turīgāk, otrs ir jebkurš fans būtībā šobrīd laikam var aizbraukt uz pasaules čempionātu. Ir pat šī vienas spēles, man liekas, vizīte Zviedrijā. Par Latvijas izlases gaitām Stokholmā sekojot līdzi portālā Krustāvs.com.